Patreiz es atrodos pie portāla. Tas ir lūzums starp diviem kalniem. Tas ir lūzums, kur ir plaisas starp pasaulē. Šeit daudz tādu lūzumu, bet šis lūzums El Rio ir viens no grandiozākajiem. Un tādā pat lūzumā patreiz atrodas Latvijas sabiedrība, tāda pat lūzuma malā. Tas ir lūzums ne jau latviešu tautā, tas ir lūzums Latvijas sabiedrībā. Lūzums starp tautu un tiem, kas ir apmānīti. Tiem, kas vairs neidentificē sevi kā tautas daļu. Kas ir nozombēti ar lozungiem, skaļiem vārdiem, klajiem meliem. Viņi ir vienā pusē un otrā pusē ir tauta. Un sabiedrībā veidojas lūzums. Un kādam liekas, tas ir šausmīgi, bet no lūzuma dzimst spēks. Saprotiet, spēks dzimst no lūzumiem. Lūzumi, tas ir portāls. Un no šī lūzuma ir jādzimst jaunai latvieša tautas pašapziņai. Jaunai izpratnei par sevi. Šī lūzumā ir jāiekrīt mūsu verga gēnam. Mums ir beidzot jāredz visā tiešumā, kur mēs esam nonākuši. Un šī lūzumā lielākā atbildība ir tajā pusē, kurā stāv tauta. Jo tie otrā pusē viņi ir apmuļķoti. Apmuļķoti cīniski un nežēlīgi. Un tautai tagad vajag no šī lūzuma iznest ārā enerģiju. Enerģiju, kas padarīs stiprākus visus, abās pusēs. Tos, kas ir tur, un tos, kas ir šeit. Kopā ar mani, tautas pusē. Un tagad, lai jūs saprastu, cik dziļš var būt lūzums. Cik majestātisks viņš ir. Lūzums starp diviem kalniem. Lūzums starp divām daļām. Un šeit ir enerģija. Ko pieredzēs ik viens, kas atbrauks uz liktenes operatoru semināru El Rio? Pieredzējis enerģiju šeit, plaisā, starp pasaulē. Atbalsi. Dzirdējāt? Šeit viņa ir. Aiza atbalso vārdus. Aiza atbalso spēku. Lai spēks ir ar jums, manas tautas saprātīgā daļa.